Reinis. Ok. Pirmdien. Davai. Pirmdien atraku domu gājienu. Es saku, tas ir mājiens, ka visu var pakāst. Patiesību nemeklē, jo tāds nav, bet es satriecu tevi kā menti nelaikā, ar atskaņām, kas nodarbina visu pagrabstāvu. Tumbas lupatās gaisma dzikseļo kā piekdienās, vēl salta balss dzirdam saskandinot glāzes. Manām apreibis, uzmanības stress veidoja manu dzīvi. Tik brīvi tagad jūtos, kā pat vairs nejūt tavu snaidu viņus. Nākošajā rītā dzirksts satricina, bez nekā es atapos, kad viss bija salauzts. Un virtū netīri, kā zemapziņas tīta, tā bija viņa. Šīs balss mainīgā trauksmainība pastāstīja notikumus, tomēr daļu nācās zirāt kapjas biezumos, jā. Vakardienas saspīlējot, meklējot attaisnojumu, prāts atkal strīdas ar likumiem, sevis izdomātiem paši izraisītiem sīkumiem. Redz, tur pazūd tā liekulība tie vārdi, kuriem jēgas nav. Kā par atalgojumu nākstas dienas, pēdējās skaitīts tiks, pasauli rāmjos, kā glaznu liks, ar mieru vēstošām ziņām, kas to sagaidīs. Atskatoties uz šodienu, neko nesasteidz, brīžiem stress veids modinātāju pienākumus, sakopojot domas un nebremzējot tos, kas to īsti dara. Jā, labas ziņas no Liepājas. Reinis.